Vitai un Alisei, Alisei un Lindai, Lindai un Vitai, Vitai, Lindai, Alisei, visapnicī. Sveikas mūsu jau nākamajā sērijā, otrajā sezonā raidījumā, raidierakstā Visapnicis kopā ar Alisu Romeiko. Hejo! Čaviņā! Čau! Šis ir raidījums, kurā mēs ar Lindu tiekamies ar psiholoģi Alisu Romeiko, lai kopā risinātu klausītāji iesūtītas problēmiņas, kā arī radītu jaunas, nav par ko, viss mēs ar Lindu darām tikai jūsu labā. Šis raidījums ir domāts kā izklaidējošs saturs, lūdzu klausieties atbildīgi, tā nav terapija, ejiet uz terapiju, terapijā ir vēl labāk, ja vien tas vispār ir iespējams. Laipni lūgti mūsu raidījumā! Labdien! Jā, sveikas, sveikas. Kādas sajūtas? Es jūtos tāda iedvesmotā, es jūtos priecīga, es jūtos pateicīga, ka mēs esam šeit un mēs šo darām. Linda? Es jūtos. Es aizmirsu emociju vārdus. Maz mirklīt. Kur tad šis emociju aplis nokrita no kurienes? Jā, tāds ir dievišķs pieskāriens. Skaisti. Es šobrīd es jūtos atvieglota. Es jūtos rotaļīga. Man ir draiska, ne? Man gribās, lai šajā epizodē ir tā. Man emocija ir. Bet ar to es teicu atvieglota. Tāpēc, ka mēs esam šeit šodien otrajā epizodē. Un mums sanāk. Un es esmu atvieglota par to, ka mēs esam visu spējuši sakārtot tā, lai tas varētu notikt. Tāpēc tas atvieglojums. Jo tagad, kas tas ir? Pasēdēt, parunāt. Šī ir vienkāršākā daļa. Jā. Jo man nav jāmontē. Jā. Jā. Forši, paldies, ka atnācāt. Ka labi padalījāties ar savām emocijām. Man prieks to dzirdēt. Ko spēlēsim? Tālāk spēle. Kas sliktāk? Jā. Esat gatavas? Laižam. Šī ir tā daļa, no kā es visvairāk baidos katru Jo reizi. ir pamatota. Šī ir spēle, kuras laikā mēs noskaidrojam, būsim draugi vai nē. Kas sliktāk? Kāds klepo teātrī vai teātrī klepo tu? Dīta, kāpēc tu to dari? Nevar piest uz piest. Alise, varbūt, ka tu esi piedalījusies pirmajā sezonā, kur es tev saku, nevar 50 uz 50. Tu izvēlēsi, vai tu klepo, vai kāds cits klepo. Kas Sliktāk ir, ja es klepoju, jo, ja kāds cits klepo, es varu dusmoties uz svešu cilvēku. Jā. Tas vienmēr ir vieglāk nekā dusmoties uz sevi. Man tieši tas pats, jo tur ir gan tas kauns un neveiklums, un vēl arī, kāpēc es klepoju, tad man fiziski ir kaut kas nav riktīgi, visticamāk, kaut kas kņudina kaklu, tāpēc tur ir gan tas emocionālais, gan fiziskais diskomforts kopā, kamēr atkal ar kādu, kas citu klepo, man ir vienkārši tā, klepo mājās, cik var klepot, tur iekšā. Saņemies. Tu nāc slims uz teātri. Jā. Mājās vajadzēja palikt veseļoties. Tu zini, cik biļete maksā, kādās mājās palikt Dievs pasar. Jā, biļeti nopirkt ir. Ir īpaši vēl tas uz Jaunā Rīgas teātris stāvēs rindā, trīcošām rokām, refrešojas konkrētajā dienā laikā. Tu kaut vai uz nāves gultu, bet tu būsi uz to izrādi. Es jums piekrītu, man arī ir iebis klapot teātrī, man tā ir bijis, tā bija šausmīga pieredze. Tu uz teātrei vispār? Tu neteici, ka tu nē? Tālāk. Vai mums ir pierādījumi? Tālāk. Sliktāk ir uzkrītēdiens uz tīra krakla vai pasprūk atraudziņa teikuma vidū. Dita, man šķiet, ka tu pakluso vēro manu dzīvi. Un tu vienkārši pieraksti visas sliktās lietas, kas ar mani notiek. Kur šīm lietām, ko Alisa dara katru dienu, ir sliktāk?
Jā, man liekas, ka tā ir tā spēle. Tagad tā sāk šķist. Jautāju, kad notiekās tā atraudziņa? Tā ir saruna nevis tā kā mūsu starpā, bet teiksim, ar kolēģi vai kādu attālāku paziņu, kur tu tā, tas nav tavs tā kā mīļotais cilvēks vai ļoti tuvs, tas ir tāds mazliet varbūt pat pieklājīgi saruna kaut kāda vai darba intervija. Atrodās konferencē un prezentācijas video. Pasprūk. Okay. Atraugāties vai? Atraugāties vai arī uzkrīt ēdienas uz tīra krekla. Linda domā, Alis, tev ir jau atbilde? Tu gribi, lai Linda pirmā? Atraugāties. Ir, manuprāt, sliktāk. Jo es uzreiz abas divas ieliku tādā ietvarā, ka tas notiek kaut kur publiski, un tas nevar tuvākajiem. Un tad man ir, tad es iedomājos, kas no tā ir sliktāks publiski atrauga nekā netīras drēbes. Tu konferencē, tu žaketē, kreklā, baltā, un teiksim, tev ir arī kaut kāds badge, tu tagad profesionāli, tev tur tāds kečupiņš. Tu domā, ka tas ir labāk nekā tad ir tev maz tāda, un tu tā, es atvainojos. Jā, jo... Es uzreiz iedomājos tādu ritī, šodien mēs esam Es nezinu, tas vēl tiek nofilmēts. Cilvēki neskatās tik ļoti, man liekas, uz tevi un tavu apģērbu, kā varbūt uz tiem slaidiem vai vispār, kas notiek apkārt. Bet redz, es iedevu šiem diviem apgalvojumiem ļoti daudz specifiska konteksta. Alise? No tādas ikdienas tā skatoties vairāk. Es balsoju par to, ka sliktāk jau uzkrīt uz tīra krēkla apģērbs. Jo man ir sajūta. Apģērbs uzkrīt uz krēkla. Tikai to. Stulbets apģērbs. Krīt no gaisa. Jo, ja, teiksim, prezentācijas vidū, publiski konferencēs, nejauši teikumu vidū atraugājos, man liekas, pirmkārt, es varu kļūt par slavenību uz brīdi, un tas var pievērst uzmanību uz man pārējo internetu saturu, piemēram, un kādam var palīdzēt nejauši, kas man patīk. Nejauši palīdzēt? Jā, bet otrkārt atkal tas, ka tā būšana kopā ar citiem cilvēkiem, kad man citi ir blakus, dažreiz tas ir vieglāk, jo tad man nav vienai tā emocija jāiznes, jo, teiksim, ja man uz mana tīrā krēkla nejauši uzkrīt apģērbs. Vai ēdienas, un sasmērē man tīro krēklu, tad es esmu viena ar to neveiksmi un ar tām dusmām uz sevi un tādu sevis kritiku un sevis nicināšanu. Un, man sanāk no tā izrauties, protams, bet tas ir tāds nepatīkams moments ar sevi. Tad es labāk izgāžos, ka man citi ir blakus un viņi var man atbalstīt un pateikt, jā, tā notiek. Bija rēcīgi. Tad pagaidi, Linda, tev bija sliktāk ēdienas uz krēkla? Nē, atraugāšanās. Un tev savukārt ēdienas uz krēkla. Jā, ēdienas uz krēkla. Tātad jūs esat šobrīd 1-1, man vajadzētu tā kā izšķirt mūsu strīdu. Labi, čau, Alis, paldies. Paldies, ka biji kopā ar mums. Jāpārbauda, vai tiešām ierakstās. Jo es sapratu, ka es uztraucos par to. Ierakstās. Tev nekas nav uz krēkla, viss kārtībā, Alis. Tu tīra vēl pagaidām. Pagaidām. Es domāju, ka sliktāk ir atraugāties, tā kā es būšu šoreiz ar Lindu. Alise, lūdzu, piedod. Ja tu kaut kur gāji, tu vari iet. Padomāšu par to. Okay. Labi, sliktāk pēdējais ir sabiedriskajā toaletē nav toaletes papīra. Vai tev uzkakā putns? Putns. Uz galvas, uz tīriem matiem. Sliktāk. Uz tīriem matiem. Vienīgais, ko es daru sabiedriskajā No. Ko tu tur dari, Linda? Ko tu parasti dari? Nē, sabiedriskajā toaletē es noteikti nedarīšu numur 2. Kā tu droši? Ja tu tev pasprūk? Nē, Nevar, ja? Nebūs. Jā. Putns, kaks uz galvas sliktāk. Manuprāt. Bet tas ir manā pasaulē. Es piekrītu, jo man parasti ir līdzi ekstra papīrs kaut kur, kādā kabatiņā. Čeks kaut kāds mētājās. Kaut vai. Čeks arī ir papīrs? Tas pēdējās pilītes. Vecs tēkraklis. Vienmēr līdzi. Tas netīrais, kas sasmērās tikā jau novēlts. Jā, vienmēr kaut kas liekas apģērbs galvas. Okay. Jā, es piekritīšu tam, ka uzkakā putns ir sliktāk, tā kā mēs uzvarējām šoreiz. Paskat, visas 3. Wow, cik skaisti. Paldies par šo raidījumu. Lūdzu.
Ar Dievu. Nu jā, tad ķersimies klāt tālāk pie problēmiņām. Kas tad tur ir, Linda? Tātad mums ir superīgas problēmas atsūtītas šajā epizodītē. Tātad sāksim ar pirmo. Visi mani aizskaitina. Nevaru saprast, vai visi citi ir stulbi, vai es vienīgā. Šķiet, ka visiem vajag paņemt čilpilu, jeb atpūtas tableti un nedaudz ieslēgt filtru un smadzenes. Paraksts Besī. Jā. Pagaid, ko viņa rakstīja? Vai viņš besīja, ka vajag paņemt čilpilu un smadzenes? Ka visiem vajag ieslēgt filtru un smadzenes vajag ieslēgt. Man oma mēdza teikt, ka aizkaitināt var tikai suni. Es nezinu, ko tas nozīmē. Viņa vienkārši teica, ka kaitināt var tikai suni, nevis sevi vai cilvēks. Man liekas, viņai jāpajautā, ko tas nozīmē. Pajautā. Vai arī jūs zināt, ko tas nozīmē? Kāds uzrakstiet pēc Kaitināt tikai suni. Jā. Bet labi, čilpilu. Kā tu teici, miera tableti? Miera tablete. Ko darīt, Alis? Kā tad tur ir visi citi stulbi vai tikai besī stulbi? Visām manām problēmām ir viens kopsaucējs. Klusuma pauze. Jā, bet... Es tas esmu, Linda, ja tu nesaprati klusuma. Visām manām problēmām viens kopsaucējs. Jā, un ja man liekas, ka visi apkārt ir tādi, tad tas viss kaut kas drīzāk, tas pasaka kaut ko par to, kā mans organisms jūtas šobrīd un kas man ir par daudz un kas man pietrūkst, ko man vajag. Un var šito saprast. Pirmkārt, tā var būt, tā ir, mums arī tā ir. Cilvēkiem dažreiz tā ir. Un man tas viss izklausās pēc tā, ka vienkārši mūsu rakstītājiem, klausītājiem vai klausītājai ir tāda tā kā pārgrus, pārstimulēta nervu sistēma un tas čilpilu un tā attiešana no situācijām un bišķiņ tā kā, pafiltrēt lietas, pastīties uz lietām no malas, paņemt savu telpu, tas attiecas vispirms uz sevi pašu. Un vienkārši izklausās, ka visa kā ir par daudz. Man arī tā ir bijis, kad man tā kā sīkākie nieki kaitina. Un tad vienā brīdī es saprotu, ka man kaitina viss no rīta līdz vakaram. Un tad, varbūt man visa kā ir bijis par daudz, un man tiešām ir jāpaņem kaut kāds brīvs laiks, kur es varu vienkārši pabūt prom no citu cilvēku viedokļiem, citu cilvēku gaidām, no pasaules ekspektācijām, no visiem plāniem, visa kā. Vienkārši pabūt ar sevi vai pabūt dabā. Jums arī tā izklausījās, kā jums likās šis iesūtītais? Man parasti arī ir tā, ja viss, jebkurai emocijai apkārt, ja kaut kas ir viss, tad tas tā, gan jau, ka tas ir manī iekšā. Tā kā, nevar būt viss labi, viss slikti vai kaut kā visapnicis. Visapnicis gan var būt .com.lv. Visapnicis.lv gan var būt. Bet es jau man nevar saprast, vai visi citi stulbais vienīgā. Es domāju, ka abas divas lietas var būt patiesības. Visi stulbi ir, jā. Nē, gan tu, gan visi arī. Jā. Viss var būt, viss. Tad sanāk, ka tad, kad tev ir man besī visi, tu vienkārši paņem pauzīti, atpūties, tu tā, labi, tā viss izslēdz telefonu. Kas ir tas vārds? Paņem pauzīti? Ko tas nozīmē? Tas tagad nozīmē, paņem pauzīti. Jā, bet īstenībā, ko tas nozīmē? Ko tas tev nozīmē? Daba, ne? Daba. Tu aizēji uz parku samīļot koku, jā? Labi. Man jau es iztēlojos, man jau mazāk besī. Pavēroju putnus. Vārnas ir tik interesantas, amizantas, smieklīgas. Viņas vērot ir vienkārši ļoti jautri. Man vienreiz ieķērās vārna matos. Es braucu ar riteni un bija tā, es nolēmu, šī būs diena. Man tiešām tajā dienā viss besīja, gluži kā besīja. Man bija tāds bļēns, man viss ir līdz kaklam. Un tad es domāju, tagad es praktizēšu pateicības. Un es braucot ar riteni, es nolēmu, tagad es skaitīšu visas lietas, par ko es esmu pateicīga. Un es tā, labi, ka man ir ķermenis. Cik labi, ka es esmu vesela, man ir kur dzīvot, un pēkšņi kaut kāda vārna
Un viņa man ieķerās matos un ar knābi vienkārši bēm. Dievs! Un es tāda kā slodīga. Es taču esmu pateicīga. Sabijusies, braucu uz darbu. Es esmu pateicīga arī par šo. Es domāju, kā tas strādā, ka tieši, kad es nolēmu, tagad būšu tur super pateicīga un mierīga un zen, man uzbrūk šis putns, kas tev liekas tik superīgs un interesants, Alise. Un Dzīve tev vienkārši saka tā kā, vai tu tiešām esi pateicīga, vai tu tiešām esi mierīga. Un es nebiju, es tikai pajokoju. Un es aizbraucu uz darbu, un es pirmā lieta, es sēžu Google, kāpēc man uzbruka vārna. Un tā ir izplatīta lieta, kad pavasaros vārnām bieži izkrīt bēbīši no tādas gultiņām, kā tās sauc, līgzdas, un tad viņas sargājot tos savus bērniņus, uzbruk cilvēkiem. Lūk, tāds stāsts var arī tā. Pie dabas par vārnām. Es ar vārnu arī varu pateikt vienu stāstu. Man bērnības draudzene mēs sacerējām dziesmiņu sākuma skolā, kur mēs dziedājām, tu tikai turi muti ciet, lai vārna neieskrien un mēli neizrauj. Tad bija tā mūsu adaptācija dziesmai. Tu tikai skudru nesamien tikai turi acis ciet. Tā visi te dzieda vairāk? Jā, mums bija sava versija par vārnām, kuras mēlta, un tas bija šausmīgi. Jā, gājām pa veselības taku un dziedājām. Nu, tā ir, ka dzīve vienmēr pārbaudīs, kā mēs patiesībā jūtamies, un tā patiesībā nav iespējams izbēgt no tām savām īstajām sajūtām, un pat, ja tu sev stāsties, esmu pateicīgs, jo es kaut kur dzirdējis, ka pateicības visu dziedē un liks man justies labāk, tad ņifigā, tev vārni iekrīt matos. Un tad tu esi spiests atzīt, ka ne tikai tu esi pateicīgs, bet arī īstenībā tev ir konkrētas lietas, kas tev ir vot līdz šejienei, un arī tas jāņem vērā dzīvē. Tas ir balans. Tas ir balans. Tā kā Besī paņem pauzīti sev, aizej pie koka, paskaties uz vārnu, aitei no tiem cilvēkiem, kas tev riebis uz tik ilgu laiku, cik tev ilgi vajag, jā? Un pārējais varbūt Besīts, parūpējies par sevi, noliec sev pirmajā vietā, paskaties, kas tad ar tev notiks. Pasties. Ajanu. Ok, turpinam. Sveika, Alise. Un ko? Es būšu O un tu. Es esmu O. Nē, es esmu Linda un Odita. Jā, Odita. Sveika, Alise un ko? Man ir iespējams nepārāk unikāls, bet pieļauju, ka modernajā pasaulē visai aktuāls jautājums. Audzinu 2-gadīgu meitu. Nav aktuāli. Studēju psiholoģiju, nepilnu laika programmā aktuāli, un vēl papildus terapijā šķetinu savas traumatiskās pieredzes. Drīz jāatgriež kaut kādas slodzes darbā, bet bērns jāpalaiž kaut kādas slodzes bērnu dārzā. Kā lai apvieno šīs lomas, mammas, studentes, darbinieces un iekvās partneres, lai nenojūgtos. Postskriptum, paldies par jūsu jauko un viegli klausāmo podkāstu. Paraksts Patriarchāts un kapitālisms saks. Patriarchāts un kapitālisms saks. Kā mēs varētu bišķi saīsināt šo vārdu, šo parakstu? Ne, visu kopā. Es uzreiz P un K, jā? PKS, paldies par tavu vēstuli. Izklausās, ka tev ir tik daudz darāmā šobrīd. Tik daudz lomu. Jo jautājums ir rezumēt visu, kā nenojūgties. Labi, tās arī būs raidījuma beigas. Paldies visiem, kas mēs darījām, ko mēs varējām. Kā lai apvieno un nenojūgties. Jā, kā apvienot un nenojūgties. Alis, atšķetina šito kamolsiņu. Jā, es negribu pirmā sākt. Kā man gribas dzirdēt, ko jūs teikt? Labi, Linda, tu. Es zinu, apvienot vienkārši, nenojūgties grūti. Man liekas, ka tāda sadaļa ir tā kā, tu vienkārši dari un trīci. Man liekas, tas sarežģītā tā daļa ir tajā nenojūgties. Jā, ar katru dienu trīc bišķiņu vairāk. Jā. Es domāju procentuāli.
tev ir 100% tevis, tad tu esi droši vien 60% mamma šobrīd 2-gadniekam, tad tu esi 20% students, un tad tur kaut kur vēl procentu tu būsi iespējams darbinieks, un tad tu vēl kādu laiku meklēsi to darbu. Un vajadzētu būt tos procentus, kur tu esi PKS, kā persona, kur es neesmu mamma, es neesmu students, darba meklētājs, tur šalā visas šīs lomas, kur esmu es. Un tur, kur tu meklē sevi, varbūt tur tu nenojūdzies. Varbūt nojūdzies. Atrodi sevi un tā, Alis, lūdzu, palīdzi cik labi, mums. ka jūs pastāstāt savu perspektīvu. Tas man vienmēr tik patīkami. Vēl jau ir tas, ka tu vienkārši prasi tam partnerim prasīt vairāk. Jā, Tur varbūt pabeidz man bakalaura uzraksti. Prasīt palīdzību, tā var apvienot un nenojūgties vairāk. Jo varbūt ir vēl kādi cilvēki dzīvē, kam var paprasīt un tā. Un vēl varbūt nepildīt, es ceru, ka tomēr kaut kādas idejas nāk ārā. Nemēģināt izpildīt visas šīs lomas par 100% vienādā līmenī kvalitatīvi vai ar vienādu iesaisti. Jo gan jau, ka tu nemēģini darīt visu vienādi. Tā kā arī nav nepieciešams. Es ļoti, ļoti priecājos par jums, jo jūs pateicāt visas tās lietas, kas bija jāpasaka. Tā kā tiešām tās visas ir pareizas, īstas lietas, kas tev PKS ir jāņem vērā un jāapsver. Varbūt kādā pastaigā, kamēr tu klausies šo podcastu vai pēc tam. Lūk, man nāca prātā par procentiem runājot un par palīdzības prasīšanu. Tas, kā Brené Brauna, viena tāda pētniece un rakstniece, viņa stāsta, kā viņa savās partnerattiecībās ar vīru, viņa bieži apjautājas viens otram, cik tev ir procenti šodien. Tā kā tu pats, tavas baterijas, uz cik tu šodien esi. Vai tu vari visai pasaulē, tā kā tev ir 100% un tu vari visam dot no tiem saviem 100, vai šodien tu jūties tā kā uz 10 vai 40 un cik man ir. Tad mēs varam saprast vispār kopīgo mūsu abu enerģijas līmeni, bet arī katram atsevišķi, cik mēs jūtamies enerģiski, tas arī ir tāds labs veids pārbaudīt, cik mēs esam reāli spējīgi šodien iedot, un tā tas vienkārši ir, un ar to labāko, kas mums ir, arī ir jāpietiek, un tā tas ir. Vienkārši dažreiz mums ir tāda vai nu mazākas enerģijas periodi vai dienas. Tā arī tāda lieta, ko var ņemt vērā. Un, prasīt palīdzību noteikti ir laba doma, un klausoties lomu nosaukumus mamma, studente, darbiniece, partnere, šīs visas ir lomas, kuras ir kontekstā ar kādu citu personu. Tādas tā kā attiecību lomas, mamma, tātad tur kāds bērns iesaistīts, studente, tātad skola, universitāte, pasniedzēji, pārējie kursu biedri, darbinieci, tātad darba sistēma, partneri, tātad attiecībās. No vienas puses, attiecības ir tas, kas mūs definē un definē tās lomas, bet tā kā teica Dita, tur ir tāds viens puzles ļoti svarīgs gabaliņš es. Tas laiks, kur tu esi tu un tu pati ar sevi. Laiks vienatnē ar sevi. Kaut vai mazi momentiņi, kurus tev ir jāizbrīvē, varbūt jānozog no visa tā pārējā, jo es tā skatos tādu gandrīz vai grafiku, kur apkārt visur ir tās lomas, kas tu esi kopā ar citiem, bet centrā ir tas cilvēks, kas esi tu. Un tas cilvēks ir tas, kura dēļ vispār ir iespējams tās pārējās lomas. Tu esi tajā centrā, tu esi nevis citi cilvēki. Un it īpaši sievietēm bieži vien sabiedrības uzbūves dēļ šeit un tagad tas ir tā, ka mēs esam pieradušas būt priekš citiem. Mēs ieliekam jebkuru citu cilvēku vai sistēmu uzmanības centrā, un mēs tad apkārt dancojam, kā vien vajag, lai visam pārējiem būtu labāk. Bet ļoti, ļoti svarīgi tieši, lai nenojūgtos, ir dabūt gatavu, ka ir tie momenti, kur centrā esi tu, tāda, kādu tu esi, vai nu ar smagumu, vai ar apjukumu, varbūt ar dusmām, varbūt ar to haosu, kas ir dancojot starp visām tām lomām. Un tāda praktiskā lieta ir ieplānot. Es teiktu, ka ir super svarīgi kalendārā ielikt
Un, ja tu saki, man šonedēļ nav kur ielikt, man ir pilns, nākamnedēļ man nav kur ielikt, man nav pilns, tad tu vienkārši šķir to kalendāru līdz tam, ka tev ir kaut kur ir kaut kāds brīvs moments, un tu ieliec kalendārā plānu pabūt ar sevi, vienalga cik ilgi, pusstunda, stunda, 10 minūtes, bet tu ieliec un tu tā kā godā sevi un cieni sevi ar to, ka tu izpildi to plānu, jo, ja mēs neieplānojam, citreiz arī atvaļinājumi, ja neieplānojam, vienkārši, nekad jau nebūs tas īstais brīdis atpūsties. Tad, kad man nebūs ko darīt, tad es atpūtīšos. Kad tas būs? Ir sevišķi tik tādā šķīvītī, kur tev ir tik daudz, tas partneris, vecāks un visas tās pārējās lomas, kur... Un man izklausās, ka tev ir ļoti tāds... interesants dzīves posms priekšā, bet tam dzīves posmam tevi vajadzēs vienā gabalā. Jo, kur tu studē psiholoģiju, tev ir mazulis, attiecības ar partneri, darbs, tā kā viss tā forši kārtojas. Bet atceries, ka tas avots, kurš to visu uztur, kura dēļ tas viss notiek, kurš to pieredz, tas, kurš palīdz citiem, tas esi tu. Tas ir pilnīgi ok, ka tev ir kaut kāds laiks priekš sevis un viņu likt kalendārā. Iestāties par to, ritīgi izcīnīt, ka ir tas laiks. Linda, tu liec kalendārā savu brīvo laiku? Nē? Es atvainojos, tu neklausījuši to podkāstu vai tikko? Nē, tagad es to noklausījos. Bet kā tu domā, tā kā brīvo laiku sev vai vispār? Brīvo laiku sev? Kur esmu es, Linda? Nē, es drīzāk lieku... Es tieši to aizņemu to laiku. Es uzreiz lieku tā kā aktivitātes sev. Es vienkārši... Tas nav, es to nesauku par brīvo laiku, es vienkārši ieliktu tas, kas ir, es mēģinu ieplānot aktivitātes sev. Aktivitātes sev, tas ir laiks sev. Jā, viņš nav brīvs. Viņš ir aizņemts, tu ej vai nu vannā, vai meditē. Jā, plazmo. Tās abas divas lietas daru, jā. Katru dienu. Nē, neko nedaru. Vai kaut vai apvēju ap māju, tur pabūt ar sevi. Jā. Nē, kaut ko jau daru. Bet man patīk tas, ko Alis teica. Tas, es tieši par to aizdomāju. Es nācu un jāieliek arī savu vairāk laiks. Tieši par to, ka tās visas lomas tu nemaz nevari īstenot, ja tu nav, tu esi tā kā PKS, nevar izrunāt bez es. Bam! Linda! Yes! Jā, tā ir tad arī tā galvenā formula, kā šajā visā lomu spēlē nenojūgties, vienkārši tā kā atrast laiku sev, pabūt ar sevi kaut ko sarunāt, atpūsties. Jā, ielikt sevi centrā. Jā. Man liekas, ka mēs iepriekšējā sērijā jūs runājāt par prioritātēm, ka tā kā man nav laika, bet īstenībā, kā bija, laiks tev ir, bet kam tu to velti? Jā, un ja tu teiksi, man nav laika sev, izbeidz klusu, kam tu velti to laiku, tā vietā atņem kādam citam laiku, pavišķiņam, paņem 5 minūtītes, savu mazo 2-gadnieku iedot šitā savam partnerim, šitā te, vai kā bērniņus dod. Nobesto vienu lekciju. Kas būs? Nobesto aizēj kafiju, ir par kā. Pavasars ārā, putni dzien, laiks, Dievs un palutinis, kaut ko foršu. Bet, labā jau ziņa ir, tas ir potenciālās problēmas uz priekšu, un par to jau tagad domā, kā to izdarīt. Vēl nav krīzes situācija, Gudra kas ir ļoti sieviete. Gudra. Stulbais bļāviens, patriarchāts. Jā, un kapitālisms. Saks. Jā, vēl var atrast citu partneri, kas tev uzturēs. Vēl vienu partneri. Vēl vienu partneri, kas visu vai 2 vai 3. Un tad vēl vienu partneri, kas ved bērnu uz bērndārzu, tur papakaļ. Bet arī 2-gadnieks, man liekas, ka šajā vecumā tie bērni visu laiku slimo. Viņi saslims, visu laiku slimos. Un tāpēc tev vajag vēl partneri, kurš parūpēsies par saslimušu bērniņu, palīdzēs viņam izveseļoties. Jā, tieši tā. Tikmēr parkāts ar kafiju un ej vannā. Tāds mums ieteikums tev. 5 partneri. 5 partneri. Galvenā doma tā, ko Alisa teica, paņem 5 partnerus un noliec sevi centrā. Bet īstenībā, kas ir tā galvenā doma? Viens tur tāds raksta tavu bakalauru, viens ir tavu bērniņu dejo. Viens mazgā traukus un dejo. Es īstenībā arī sāku domāt, vai man nevajag vēl dažus partnerus. Bet man patīk, internetā ir tie joki, tā kā es esmu... Kā ir latviski? Polimārketings. Polyamorous attiecības. Es esmu polimārketings. Kā ir polimārs? Es esmu daudz Polyamorija.
Poliamorija. Apgrieztais harems. Un tas būs reāli tik ļoti vienkārši, tā kā daudz sievība. Daudz vīrība, daudz sievību, daudz matriarchāts. Daudz partnerības attiecības. Mūsdienās ir nepieciešams ne jau tāpēc, ka es gribu būt ar tiem partneriem, bet tāpēc, ka ekonomika, kapitālisms. Vajag. Jā. Šis ir dzīvot vienā mājā. Kā nenojūgties, var sakot, apzinies, ka būs grūti, būs izaicinājumi, būs varbūt arī kļūdas, būs kaut kādas neizdošanās, būs sarežģīti mirkļi, bet izklausās, ka tu to dari, vērtību vadīta visas šīs lietas. Grūtības būs, ņem atbalstu visur, kur tu to vari, un atceries, ka visām tām lomām kopīgs ir tas izpildītājs, un tas esi tu, un tev ir tas enerģijas avots un resurs, tā kā tev ir vienkārši jāliek iekšā sevī. Jāliek iekšā sevī spēks, iedvesmā, visādi labie mirkļi, lai tev ir no kā pildīt visas tās citas lomas. Tā kā likt sevī, plānot savas lietas, savu laiku, savas intereses. Kas nav skola, kas nav darbs, kas nav ģimene, kas esi tu cilvēks, kas klausās šito. Alise, tagad tiem, kas klausās, Alise vienkārši krata ar pirkstu un saka, tu, un rāda pirkstu, tu, PKS. Izklausās, ka tu esi gudra sieviete, forša, tu atradīsi savu laiku, mēs tev ticam, lai tev izdodās, un lai arī studijas izdodās, un cik forša, ka tev ir 2-gadnieks, lai jums visiem mīlestība, veselība, pavasars, uz redzēšanos. Uz satikšanos. Nu tā. Ir kaut kas vēl? Jā, mums ir vēl viens. Atgriezīsimies atpakaļ pie Besīša. Citādāk šoreiz. Bet nē. Ko darīt, ja dikti besī jaunā paudze un viņu bezatbildība? Paraksts Būmere. Hei, Būmere. Ja brauc ar bemi. Ar bemi. Būmere ar bemi. Un saka, pīpī. Es gribu pateikt ļoti lielu paldies BMW īpašniekam un šoferim, kas brauc ar automašīnu, kuras valsts numurs ir vārds Sapnis. Sapnis. Kas pabrauca man garām pirms dažām dienām, kad man bija tā kā jau brīnišķīga diena. Un es tāda uz mākonīša vienkārši sēžot, es braucu ar mašīnu uz 70, viss ir tik labi, ir tik brīnišķīgi diena, skan man skaistākā, mīļākā mūzika un pabrauc garām ritīgi ātri tas bembis ar vārdu Sapnis numurā. Paldies! Kur tu brauc uz 70? Dzīvoja Mazonā 20 atļautais ātrums. Tas bija kaut kādā apveceļā. Pilsētā 50. Labiņi. Tur no Zemitāna tilts tas jaunais pārvads, uz pārvada. Uz pārvada pa 70. Un vēl Sapnis palido garām. Jā. Oi, es atvainojos, piedod, tas ir viss man iztēle tikai. Tā man fantāstiski. Tas bija būtu forši, ja tā būtu noticis. Jā, Besī, tā jaunā paudze un viņu bezatbildība. Jā. Man liekas, ka vai tā nav tāda lieta, ka katrai paudzei besī nākamā paudze ir, bet katram besī citas lietas. Nerunājot par modi, mūziku, dzīves izvēlēm, bet šeit tā bezatbildība ir tas, kas tā besī. Man besī jaunā paudze un viņu bezatbildība, bet man liekas, ka tas bezatbildība ir tas, uz ko fokus. Kāda jēga? Karš pasaulē. Ļoti labs jautājums. Kāda atbildībai vai? Jā. Par ko man uzņemties atbildību? Kāda jēga? Pasaule iet uz leju, viss ir slikti un sliktāk katru dienu. Kāpēc man par kaut ko uzņemties atbildību? Tas viss jau iet uz beigām. Pēc 5 gadiem šeit, es ticu. Jā. Skaisti. Šis raidījums viegli izklaidējošs raidījums. Es esmu tā jaunā paudze. Labi, es esmu ļoti... Tu gribētu būt jaunā paudze, kas visiem besī. Lindiņa, mosties. Tev vairs nav 18. Asītes vaļā. Pau! Kas tas bija? Kā bija vārds? Bumere? Nē. Bumere. Tas ir tā kā boomers. Jā. Boomer. Okay. Bet es nezinu, vai mums vajag dot vārdu Alisē. Jā. Padomā. Es tikai padomāšu ja vēl. Ja būtu kāda iespēja pajautāt profesionāli kaut kādu jautājumu. Kaut kur. Īstenībā, piedod, atkāp.
Alisa visu laiku izsaka kompliments mums, kā mēs kādas labas lietas sakam, bet man interesē, vai mūsu muļķības ietekmē viņu, un viņi tā kā sāk radīt problēmas. Es ceru, ka tā tas notiksies. Tā visas problēmas dzīvē rodas. Jā, mēs sabojājam vienkārši pareizo dinamiku un liekam Alisai domāt problēmas. Bet tad mēs nedrīkstam teikt pārāk labas lietas. Pārāk labas ieteikums. Nezinu, es esmu dzirdējis tādas atsauksmes, ka cilvēkiem tieši tā dinamika patīk, kā mēs te no viena grāvja uz otru laipojam. Labi. Tieši tas esot tas labais. No viena grāvja, otrā grāvja iebraukt ir sarežģīta, bet mēs to mākam. Uz 70 var. Bumeri. Mierīgi. Sapnis. Interesanti, ka Dita norādīja uz vārdu bezatbildība, jo tā ir kaut kāda tā uzmanības pievēršana niansēm. Tā ir tāda viena no lietām, ko dara terapijā. Dažādām mazām niansītēm, sīkumiņiem pievērš uzmanību un tā kā mēģina vienmēr aiz tā priekškara paskatīties, kāpēc tieši šī sakritība, kāpēc tieši šī nejaušība, kāpēc tieši vārds bezatbildība ir tas, kas tika iekļauts, jo tur varēja būt rupjība, bezkaunība, da jebkas cits, kas var neapmierināt mūs par jauno paudzi. Bet tieši šitais tā bezatbildība. Un tad vēl viena, es nesaku, ka šis attiec uz mūsu jautātāju, uz Bulmeri, bet vēl viena no lietām, kuru dara terapijā, ir tas, ka, teiksim, tu uzdod šādu jautājumu vai piesaki tematu, tu atnāc, teiksim, uz terapijas sesiju un tu īsumā tā kā kariķējot, tu saki, jā, man rītīgi besītā jaunā paudze, es tur un tieši tā viņa bezatbildība, es vispār nevaru, tā kā briesmīgi. Un tad terapeits tev iespējams jautātu, ok, bezatbildība, jā, vai kā tas uz tevi atsaucas, kā vārds bezatbildība, ko tev tas nozīmē, kā tavā dzīvē tas izpaužas, un vai nav tā, ka tev arī ir kaut kādas dzīves sfēras vai situācijas, kurās tu jūties slikti par savu bezatbildību, kur tu pamani, ka tu neuzņemies atbildību vai izturies kaut kā nevērīgi, kur īstenībā tas, kas tev besīt citos, jāpaskatās, vai tevī pašā tas nav. Kā man besīšu tā praksa, un viņa vienmēr strādā, man tā besīšu. Man labāk patīk pastīties, kāpēc man tas besīja, un tad atrast citus gadījumus. Un tas ir vēl viens ļoti labs ceļš, jā. Jā, bet kur kāds cits tieši tāpat tās ir izdarījis. Atrast citu vainīgo. Bet nē, tā jau ir taisnības strādā. Jā. Jā, un kāpēc tev tas besī, un vai tu vari vai nevari kaut ko par to darīt? Jā. Vai ir vērts tērēt enerģiju aizkaitinājumā un dusmās par kaut kādām lietām, kur tu neko nevari ietekmēt? Tā kā ir vērts ļaut tādai enerģijas noplūdē visu laiku fonā notikt. Bet ja tu vari kaut ko ietekmēt, ja tu vari iesaistīties jauniešu centrā kaut kādā programmā, tad jā, tad ir vērts par šito iespringt. Radīt atbildīgus bērnus. Radīt atbildīgus bērnus. Re, kur mēs esam, jā. Bet arī tā lieta, ko Dita sākumā teica, ka katrai nākamajai paudzei šķiet, ka tā jaunā paudze ir bezatbildīga, bet tas ir vienkārši loģiski. Kā tā atbildība rodas cieši caur to bezatbildības ceļu, tu piedzīvo sekas, tu piedzīvo, ka viss ir slikti, un ar laiku vienkārši tu saproti, varbūt es kaut kādā veidā varu uzņemties kaut kādu iniciatīvu un kaut kādu atbildību. Tas vienkārši dabiski tā notiek, un vai tad tu, Bulmere, piedzimi tāda ļoti atbildīga? Protams, es pati pārgriezu nabas saiti. Jā, kur tu tajā dzīvē, kur tu to atbildību iemācies? Jā? Tā kā arī Caur drosme. Drosme rodas no bailēm, no šaubām. Drosme nerodas no drosmes. Drosme rodas no tādām tieši pretējām situācijām. Tā kā pretstati ir savā starpā saistīti un viens no otra izriet un rodas. Katrā paudzē ir pietiekami daudz bezatbildīgu cilvēku, iespējams pat vairākums. Es vēl zinu, par ko domāju, ka varbūt, ja runa ir par kādu konkrētu jaunieti, kas, piemēram, ir ģimenē kaut kur un besī, viņš tik bezatbildīgs cilvēks ir. Kā tiek vispārināts. Un, protams, ka tu redzi to pašu tendenci, ka, teiksim, arī tur, nezinu, klases biedri ir tādi paši, tur scrollē, grib dejot, negrib pelnīt naudu. Varbūt tam cilvēkam vajag dot kaut kādu vairāk atbildību, un tas ir atkal uzdevums pašam sev, tam būmeriem pieaugušajiem esot, uzticēties
Pat tam, ka tu tā, viņš ir bezatbildīgs. Un atmest to, ka tā kā, šitas jau neko neizdarīs, tur šitā paudze neko neizdarīs. Bet tieši iedot un ļaut, vai lūgt to atdevi, ka tas ir kaut kāds vēl tāds darbs. Bet tas ir, ja runa ir par 1-1. Ne, viņi arī prasa, ko darīt. Man liekas, ka 2 varianti - ignorēt vai mainīt. Pieņemt. Pieņemt, ignorēt, mainīt. Un ja tu... Un skaties, ko no tā man šo te darbā kolēģējot projām uzrakstīju, man tas likās. Es eju prom, pieņem, ignorē vai maini to. Ka tā kā ka tev viņi iet dzīvē pēc tādas motivācijas, vai nu es pieņemu situāciju, vai nu es viņu mainu, vai es aizēju. Un man bija tāds, bet šie ir ļoti labi 3 vārdi, kurus atcerēties. Un tas patās, ko iesākt? Pieņem, maini, aizēj. PMA. PMA. Vai amp. Būmere. Map. Jā. Nu, kaut kā tā. Sabojājām Alisei, jā? Vai kaut ko palīdzējām? Šis bija labs apkopojums. Un es ļoti labs apkopojums. Tas ir tā kā ēst. Jā, būtu ļoti interesanti dzirdēt no Būmeres, kas viņai bija tādi notikumi, kas veicināja šādas domas formulēšanu. Kas tieši notika, kur tu to novēroji, kādas bija tās situācijas, vai tas bija publiskajā telpā, vai tas ir kāds pazīstams jaunietis un draugi vai draudzenes, vai no kurienes tieši ir tas stāsts, kas ir tie notikumi un kas ir tas nemieris. Un man ir bāds. Ētikas komisija neklausieties šito. Man ir aizdomas, ka šitas ir tas veids un tas ceļš, tā taciņa, kā rodas īgni, neapmierināti veci cilvēki. Jums tā nešķiet? Tā kā no sērijas viss ir slikti. Atlaist Saimu, jaunieši bezatbildīgi, pasauli iet uz galu. Un es nesaku, ka tās nav patiesības. Jā. Es vienkārši saku, vai šitāda nostāja mums palīdz? Un palīdz ko? Mums visiem. Norakstīt visu konkrētu veselu paudzi. Pat arī veselu paudzi celt baigajā saulītē arī nevienam neko nedos. Tāpēc ejam uz priekšu. Nav ko mīst. Tas ir grūti tā noskatīties uz to, bet tie jaunieši, viņi ir procesā, viņi mācās. Viņi ir jauni, viņi maziņi, viņi mācās vēl lietas. Bet īstenībā, kāpēc viņi ir tādi? Ko vecā iepriekšējā paudze, kāpēc tādus izaudzināja? Kurš vainīgs? Kurš maksās? Kas veido laikmetu? Kā tu vispār uzzināsi, kā dzīvē iet uz priekšu, ja tev to neiemācīs? Tu mācies no tā, vai nu tev vecāki to iemāc, vai nu to redz sabiedrībā. Katrs redz un paņem to, ko redz. Tur bija teikums un tā. Labi, Būmere. Mēs tev zinu, ko sakam. Mēs tev uzbrūckam, jā? Mēs sakam amp. Pamp. Vai tu pieņem, atmazgā naudu, vai kā tu, es jau aizmirsu. Tu pieņemt, ignorēt vai mainīt. Vai mainīt. Un tu maini visticamāk savu skatījumu vai paskaties, kas ir tas jaunietis. Un vēl ir tāds triks, pa brīvu jums pateikšu, nebūs 5 eiro jāmaksā. Wow. Alisa noteikti zina par kaut kādu tādu eksperimentu, kur tu, piemēram, pirms iešanas ārā no mājas, es redzēšu tikai sarkanas mašīnas, un tu fokusēsi sarkanā mašīnā, vai arī es redzēšu visus plikgalvains cilvēkus, tad tu redzi dafigam plikgalvains cilvēkus. Pamēģini vienu dienu iziet no mājas ārā, es redzēšu jauniešus ar cerību, es redzēšu jaunus, uzņēmīgus cilvēkus. Paskaties, varbūt, ka tur tomēr ir, piemēram, sportisti jaunieši, kas ir atbildīgi, viņi iet uz treniņiem, viņi tur vingro, mācās. Jaunieši, kas piedalās olimpiādēs, joprojām ir cilvēki, kas mācās un mācās. Labi, tie nav visi, kas ir bezatbildīgi. Bērni, kas iet ārā ar sunīšiem, tā ir milzīga atbildība un milzīga mīlestība. Paskaties vēl kaut kur, lūdzu vēl kaut ko pozitīvu, pasaka, pēc tam mums ieraudzīja kaut ko, nē. Ja nē, tad mēs vēlreiz risināsim, un tad tev ir taisnība, un mēs esam tavā, mēs esam komandā, visi cilvēki kļūst vecīgi, un veci cilvēki, kā Alis teica.
Apmēram tā viņa teica kaut kā labāk. Par to eksperimentu, kāds tas bija. Tas ir apmēram tāds eksperiments, kur tev rāda tādu video filmiņu ar dažādu krāsu, ģeometriskām figūrām. Tur ir 3 stūri, kvadrāti, aplīši, zvaigznītes un visādās krāsās. Un tev iedod uzdevumu. Tev saka, skaiti, cik šajā video tu redzēsi sarkanus kvadrātus. Tad tu noskaties to video un tev prasa, cik tur bija zila aplīši. Un tur bija zili aplīši. Bet tu biji paņēmusi to uzdevumu fokusēties uz sarkanajiem kvadrātiem. Tā kā tas Ditas eksperiments ļoti vietā, paņemt priekš sevis tādu uzdevumu, eksperimentu, pamēģināt tā kā spēlīti. Es iešu ārā un es paskatīšos, vai eksistē tādi jaunieši, kas paceļ nokritušus atkritumus, izmet izsmēķus tur, kur tiem ir jābūt, pasaka paldies pārdevējam. Ir tādi? Ot man jāpaskatās šodien. Pastīšos šonadēļ. Varbūt nav, varbūt ir. Jā. Un skaisti. Amp. Jā. Paldies tev par jautājumu. Un man liekas, forši, ka mums arī pašām radās tādas pārdomas, uzvilkāmies. Kur tad ir tie bezatbildīgie jaunieši? Es teiktu, atsūti mums viņu vārdus. Jā, mēs tiksim galā. Tiksim galā. Atrisināsim. Taisni tā. Nu, ko es domāju, ka mums ir laiks doties pie ceļojums laikā. Nu, ko, dāmas, esam 2015. gadā. Okay. Mums liekas, tas nesen. Pirms 10 gadiem. 2015. gads ir pirms 10 gadiem bijis. Vai ir vēl Tagad mēs esam aktuāli? tie bezatbildīgie jaunieši pēkšņi. Mēs nebijām jauni 2015. Es biju vēl. Līdzi tu savā sapnis, kā pārējā no mašīnas. Es biju 2. kursā bakalaura studijās 15. gadā. Tā kā Cik tev gadu ir? Labi, šito izgriezīsim. Labi, klausieties šito. Labi. Nekad neiet uz šo frizētavu. Gājām ar sievu pēc pieraksta. Atradām internetā. Pirmkārt, šī frizētava atrodas bomžu mājā, pagalmā, dziļi pagrabā. Es gandrīz nokritu no trepēm. Tur ir ļoti slikta gaisma. Tāpēc, ja jums kaut ko ne tā izdarīs, jūs nepamanīsiet. Čeku salons pēdiņās neizsit. Cenas frizieri iepriekš nesaka. Tāpēc ir iespēja, ka jūs atstāsiet to summu, kur to neplānojat. Frizieri dīvaini. Teicit, kā viņai daudz visādi certifikāti. Toties viņa man uztaisīja ne to matu griezumu, ko vajadzēja. Staigāja tagad kā puisis no 90. Sievai sabojāja matus un apgriez ļoti, ļoti īsi. Mati ļoti dzelteni tagad kā cāls staigā. Salonā neredzējām šo problēmu. Jo tur tāda pustums. Mājās, kad saskatījām, bija šausmas. Salons atteicās samaksāt to naudu. Teica, ka esam paši vainīgi un ka ja mēs nepierādīsim, ka bijām pie viņiem, jo mums nav čeka. Okay, cik sliktam apgaismojumam ir jābūt? Kādā tumsā tiek griezt, ka tu nesaproti dzelteni matu? Es jau kopā šā. Ejam, es parādīšu salons. Pirmkārt, bomžu māja. Otrkārt, pagrabā gandrīz nokrīt pa trepe. Kāpēc tu turpināji iet? Viņš jau apsēžas krāslā, viņš neredz frizieri. Šis būs labs matu griezums. Jā. Vienkārši ej prom. Bet es arī iztēlojos to situāciju, kas atnāk. Es neiešu prom, es tā, nu labi. Es tā kā zinu, ka tu pirms izjēri. Saki, šī tik īsti, tu tā, un tā nogriež tā kā zēgali. Jā, man ļoti patīk, ka tu ej mājās un raudi. Es nezinu, es dzirdēju kļūdas uz cilvēku ceļā. Tik daudz. Viņi iet kaut kādā pagrabā, turpiniet. Neko neredz, turpiniet. Neko nesaka pusceļā. Un beigās nepieprasa čeku un pamana to tikai mājās, nevis izdejot ārā gaismā. Un neiet atpakaļ. Vienkārši visu laiku staigā tumsā visur. Tas izrādās vēl bija ziemā. Tas bija februārī. Tad viņi varēja ārā neredzēt taisnību. Ārā jau apgaismēt arī tāds zeltenīgs ir. Cepuru uzliek.
Aktuāli. Aktuāli, jā. Jā. Bet tāds salons, ko jūs darītu? Alis, nu, es saprotu, Linda droši vien tā opēja, viņa vienkārši aiziet prom. Ko tu, Alis, darītu? Es gribētu būt kā Linda, kas vienkārši pamana sarkanos karogus un uzreiz tā, sarkanais karogs jāgriež riņķī. Jā. Es tādu gudrību nezinu. Bet nē, es nebūtu aizgājuši uz salonu, kas izstās briesmīgi no ārpus. Tā kā es būtu uztaisījusi Pirms 10 gadiem, tātad 2015. gadā, viņi atrada internetā šo salonu. Jā. Man interesē, kur tieši Google kartē, vai toreiz nebija tāda zvaigznīšu lieta, kur liek atsauksmes, un tur ir ielikt puszvaigzne šim salonam un uzrakstīts, mēs salauzām kāju un dabūjām sliktu matu griezumu. Nebija tāda, kā viņi to atrada? Pieņemsim, ka, teiksim, tie ir cilvēki, kas nav, kā Latvijas teikt, tech savvy. Nu, ka tā kā viņi tā, mums vajag frizēt, mums vajag ar sievu aiziet uz frizēto, viņi raksta frizētāva. Tev tur atver vienu, tu tā paskaties, tur adresi, pasties savā kartē, atver, tu tā, es varu šito aiziet. Un tu vienkārši pieraksties un aizēji. Un tu kā pieklājīgs cilvēks būdams, tu tā, es jau pierakstījos, kā tad es tagad tā tērēšu friziera laiku. Un tur viss soli pa solim, viss kļūst ar vien sliktāk, un tu tā... Man šeit tā ir tāda lēta mācība un labs randiņš, kas viņus abus satuvināja. Viennozīmīgi. Es domāju, ka tas tāds stāsts. Mēs pret pasauli. Jā. Forši. Ļoti labi. Romantiski. Nekad neaizmirsīšu šo stāstu paudzēm, vēl mazbērniem stāstīt par šito. Es jūtu līdzi, es tā kā neapskaužu, bet... Tēti iemīlēja vairāk. Cik tumšam ir jābūt. Mums bija attiecību krīze, bet tad mēs aizgājām uz to frizētāju un bija tik sūdīgi, ka mēs vienkārši salipām kopā atkal. Jā. Iedvesmojoši. Aktuāli, tā tad jābalsojam aktuāli. Super aktuāli. Gaisma joprojām palīdz saskatīt. Arī mūsdienās tā ir. Tumsā joprojām neko nevar redzēt. Nu, skaisti. Paldies, ka ieradāties uz šo tikšanos. Paldies par raidījumu. Paldies, Reika. Skaisti. Ko tik mēs neuzzinājām? Ko tik mēs neuzzinājām? Mans šodienas kopsavilkums ļoti profesionāli noorganizēts. Tātad. Viens jautājums, kas man uzdevums arī jums klausītāji, kas man nāca prātā klausoties stāstu par frizētavu, tur bija tādi daudzi soļi, daudzas problēmas viena pēc otras un palika tikai sliktāk un sliktāk, un cilvēks turpina iet to ceļu, cerādams, tā kā varbūt sajies. Bet terapijā un psiholoģijā ir viens ļoti svarīgs jautājums, ko regulāri sev uzdot, un jautājums ir, kā es uzturu savas ciešanas. Kā es uzturu savas ciešanas, kā es turpinu barot šīs situācijas, kas man kaitina, kāda ir mana loma. Vai es tā kā vienkārši vērotājs, un man tiešām tā kā es tur vispār ne pie kā neesmu vainīgs. Ja mēs runājam gan par to, ka, piemēram, visi mani aizkaitina, un jebkur eju, viss ir slikti, vai arī man ir tik daudz dažādas lomas manā dzīvē, kā man nenojūgties, kā man balansēt to visu. Vai arī, ja dikti besī jaunā paudze, vai vecā paudze, vai mana paudze, vai jebkas dikti besī, tad, ja mēs atgriežamies tā kā pie tevis paša, tātad tev besī, tātad tev šī ir problēma, nevis citiem. Citiem tā nav problēma, tev tā ir. Mēs atgriežamies pie tevis, un tad jautājums, ko tu vari par to darīt, un ko tu nevari par to darīt. Kur ir vērts ieguldīt savu enerģiju tālāk šitajā, un kur nē. Un, ja tu jūties slikti, tad kas ir kaut kādi godīgi atklāti padomājot, kas ir kaut kādi veidi, kā tu uzturi vai turpini barot to situāciju. Un varbūt tu vari nogriezt to elektrības padevi. Matus arī. Vai nogriezt matus arī. Jā. Ļoti labi tu pateici, Alise, par to ciešanu barošana. Uzturēšana. Uzturēt ciešanas. Man būs jauns tetovējums, es jūtu. Jo tas ir, teiksim, tā, ja es... Barometrs tāds. Cik es baroju savas ciešanas, es tā norādu. Cik es varu paturēt, cik es paciest. Tad iet un maina un labo. Teiksim, es ar jums tiekos un es turpinu katru reizi sūdzēties par kaut kādu cilvēku savā dzīvē, kādu draugu vai paziņu. Un tad vienā brīdī jums noteikti radīsies jautājums, kāpēc tu turpini kontaktu ar šo cilvēku? Jo tā ir mana daļa, mani 50%, un viņi tur ir. Tā kā tā, godīgi paskatāmies, un ja mums viss besī, paņemam
atelpu, atejam no tā visa, iedodam sev telpu vienkārši pabūt prom no lietām, kas mūs kaitina, nomierināties, atjaunoties, reģenerēties. Citiem patīk uz masāžu aiziet, piemēram, arī var aiziet. Vai pie friziera. Jaunu skatu uz to visu situāciju. Super, paldies par jautājumiem. Tik interesanti jautājumi. Un, es domāju, mums visiem dzīvē ir šitādi momenti, mums visiem ir. Jā. Tāpēc es neeju pie friziera. Es beidzot esmu atradis tādu, kas man ļoti patīk. Tur gaišs ir salonā? Gaišs? Tur ir ļoti gaišs. Ļoti gaišs. Okay. Varbūt pa gaišs. Vismaz, nē, ļoti gaišs. Lūk, tāds ir mūsu šīs dienas raidījums. Par Alisi vairāk uzzināt, par viņas rīkiem, bezmaksas rīki internetā, sevas pilnveidošanai. Superīga mājaslapa www.romeiko.lv. Tur var arī atrast laikus pie Alises, pierakstīties terapijā. Varbūt, ka ir vēl vietas. Skrieniet. Bet ja man vajag krāklu jaunu? Tad ir jāiet uz visapnicis.lv. Tikai tur ir krakli. Tikai Latvijā neviens cits nav arī tēkrakli. Jā, ir arī tēkrakli un tur ir arī uzlīmes. Keponi, saule, pret sauli. Pret saules keponi. Tie ir tādi īpaši ar jaunu tehnoloģiju izstrādāti keponi, jeb naģenes. Cepures ar nagu. Kurš ir latviskais vārds pareizais? Kepons ir pa latviski. Kepčiks. Kepārs. Pie mums var arī savus dizainus pasūtīt, kas ir arī ļoti forši. Bet dariet to tagad. Tūlīt pat tagad. Mēs sagaidīsim tā telefonu, kur ieiet tagad. Tur ir personalizēts dizains. Atsūtiet mums, ko jūs gribat, un mēs taču jums uztaisīsim. Mums ļoti patīk. Cik tur tā darba? Jā. Paldies, ka klausāties. Vislielākais paldies mums. Joks. Vislielākais paldies tiem, kuriem pateicoties mums ir šī tehnika. Mēs pēdējā sērijā jums visas balvas pasniegsim. Jūs tad redzēsiet. Mums ir šādi lūk statīvi mikrofonam, vadi un... Paldies ansamblim Kalme. Mums ir viss skaistākais džingls pasaulē. Tik lipīgs. Vienīgais tas ir. Un Kalme Instagram un viņu koncertus noteikti tūlīt pat arī tur skrieniet. Vārdu sakot, jums ir skrējiens priekšā. Tagad visur ir jāizskrien, jā. Lielais visapnicis maratons. Jā. Steidzieties. Tā kā uz tikšanos nākamajā nedēļā jau. Tiekamies. Čau. Vitai un Alisei, Alisei un Lindai, Lindai un Vitai, Vitai, Lindai, Alisei, visapnici.